nē. Klausies, viņš izgudrots olu šķēlēs. Kā izgudrot? Mums jau ir, ka viņš ir vecs un nelietojams. Jā, tur jau tā lieta. Es esmu tādā sajūsmā. Ir jaunais olu šķēlēs 2000. Kad un tad veco varēs mest ārā? Jūs jauns? Jā, nāc to parādīšu. Skaties, salīdzinā vēl. Jā, labi, jā. Jā, un tā. Bet meklētājā rakstīja olu šķēlēs 2000. Pagad 2 un 3000. Jā, nu tur nav pilns kontos. Bet pilns kontos maksā 70 eiro. Tas ir labi. Bet kad mēs viņu pasūtīju? Tur jau tā lieta. Es jau pasūtīju, un tur jau kāds par pastā atnāca paziņots, ka jāiet izņemt. Tad ejam izņemt, es arī gribu redzēt vispār. Es arī gribu redzēt. Kas? Ko? Nu, mēs neiesim? Nu, mēs iesim, bet, mums ir darbiņš. Tu domā, ka mums vajadzētu tā kā stāstīt par tēmu kaut ko? Tu zini, kas te jādara, skatās. Paldies, Labu vakar, laipni! Aicināti un priekšos redzēt, jaungada nometnē visu dzimdā. Dienās kopā ar jums būs Kauls Cimdiņš un Elizabete Rociņa. Vai jūs zināt, uz kurien tieši jūs esat atbraukuši? Ir vecmāmiņas uz Valtienas. Nē. Tu taču pats tikko teici, mēs atrodamies Latvijas Kristīgās studentu brālības rīkotajā jaungada nometnē visas dzimdā. Un Latvijas Kristīgā studentu brālība ir starpkonfesionāla nevalstiska organizācija, kas darbojas 7 Latvijas pilsētās, kurās ir augstskolas. Kas tas ir pa pilsētām? Nu, tad mēs varētu kopā noskaidrot, no kurām pilsētām jūs esat visi, un pie viena izkustēties. Jā, un es gribētu lūgt tādu izkustēšanās tā kā aktivitāti, lūgt piecelties tos, kas ir no Ventspils, uz piecējās. Super! Tagad otra Kurzemes pilsēta, Liepāja. Kur piedienas vērš? Liepāja, super! Aplausi maniem! Tagad tāda studentu pilsēta izslavēta Jelgavā! Tagad tālais vārds, kurš ir atbraucis no Daugavpils? Un tur vakars arī apritīt Rēzekne. Tagad kurš ir no Valmieras? Galvaspilsēta Rīga. Tagad kurš ir no Saldus. Bet jā, tā kā kājas mēs izkustinājām, tagad izkustināsim rokas. Un es gribētu zināt cilvēkus, kurš šeit nokļuva. Un es gribētu uzzināt, kurš šeit atlidoja lidmašīnu. Nē. Nav pūles, vai kaut ko nožas. Uzreiz, jā. Labi, paceļ rokas, kurš ir atbraucis ar autobusu? Daudz. Mēs varam neuzdot pārējais Jā, jautājums. tā, man te bija tagad. Kurš ir stāvējot? Viens, jā. Tu arī apstopēji? Mālas. Super. Jā, tev tas stāvēji? Man bija stiprs puisis blakus. Nu, tā jau ir lieta. Kurš atbraucis ar savu mašīnu? Nu, mašīnu pāri. Tu varbūt arī Tagad jūs man vedīsiet mājās. Un ar kājām? No
zāles bija vairāk, bet ar kājām daži tikai. Labi. Bet tā kā izkustējušies, mēs tagad rokas esam izkustinājuši, kājas arī. Man tāds uzmesīs, man ir kaut kas jāpajautā. Kurš šobrīd, man tāds jautājums, kas šorīt pamodās ar tādu domu, ka visi ir cimdā? Malači, bet tiem, kas nepacēla roku, es ceru, ka pēc nometnes 1. janvārī varēs teikt, visi ir cimdā! Tātad, tiešām būs. Bet tā kā parasti nometnē šajās, kas zina, kas ne, kas tiem būs jānums, ir, kad izdomājam kā tādu jauku kustību, arī ko katru rīt mēs varam parādīt vienkārši, kas saistās ar nometni. Tā kā visi ir cimdā, un, ja jūs redzējāt plakātus, tad ir tā kā super. Un tad ir, jūs paņemiet virtuālu cimdu vienā rokā, tad jūs velciet viņu rokām, tad ir tā, visi cimdā! Tad jūs esat priecīgi. Ja jums nav vietas, un jūs gribat diskutēties un pamēģināt kāds ir, jūs varat arī droši piecelties kājās, un tad pamēģināt visi kopā. Jūs mācēties, paņemiet cimdu, un visi cimdā! Tagad visi kopā, saules latiņš. Visi cimdā! Super! Wow! Super, mēs to patrenēsimies, bet jums sanāk lieliski. Tātad, mēs šeit pavadīsim 4 brīnišķīgas dienas visi kopā. Un tā kā šeit Gregors skolā mēs būsim visi kopā, tad, lai viss būtu cimdā, Gregors skolā ir arī iekšējās kārtības noteikumi. Un lūdzu video. Pauls sarakstīja kādas skaistas mīlestības dziesmas par meitenēm, kas sen jau ir, vairs nav meitenes. Ko lai dara? Tās dziesmas un tie visi vecie labi šlāgeri, tāds veci noveco, un visas tās vērtības un lietas, par ko tās dziesmas patiesībā, viņš noveco laiku, viņam nav nekādas, ja skatās, pēc 100-200 gadiem mūziku, un arī ir dziesmas, kas varbūt caur laiku tam izdiet, bet, arī tām parasti tas vēstījums ir, tāds, kliekans, un tāpēc mēs izvēlējamies dziedāt dziesmas, kurām varbūt tekstiem ir varbūt lielāka nozīme, varbūt nekā melodiskiem pavadījumam vai pat tām pašai melodijai. Dziesmām, kurām ir varbūt jēga gadsimtu skatījumā, un, tās ir dziesmas, ko mēs izvēlējamies, dziesmas ir pār Dievu un dziesmas Dievam. Jo, kā mēs zinām, Bībele ir cauri gadsimtiem viena un tā pati, līdz ar to tām dziesmām arī jēga. Lai būtu, un patiesībā tā ir domās, ka viņi ir tā pati arī cauri gadsimtiem. Un tāpēc, šīm dziesmām varbūt teksts būs svarīgāks nekā pavadījums un tā. Un tā, kamēr mēs spēlēsim, principā jūtieties brīvi, jums nav obligāti jāsēž, bet nav arī obligāti jāstāv. Vienkārši kādu parasti piesēs, kādu apsēžas, kā jums ērtāk jūtieties brīvi.
šūdas, par kurām mēs šodien runāsim, tad man liekas, tas aizņem pārāk daudz laika, tas būtu vispār dārgi. Tāpēc es izmantoju kā citu cilvēku jau padarījumu. Immanuels Kants ir sacījis, ka ir divi lieli noslēgumi. Zvaigžņotā debesis pār mums un morāls kodeks manī. Ar cik, ja jūs neziniet, tīrā prāta kritika ir publicēta Liepājā, uz Pārēņa ielas, kur ir zemes laukums, kur tas ir publicēts, tas ir pasaules slavenas darbs, top 10 publicēto un lasītāko pasaules šedevru, tātad šis darbs ir pasaules 10 ietekmīgāko rakstu darbu sarakstā. Tātad divi lieli noslēgumi. Zvaigžņotā debesis pār mums un morāls kodeks manī. Kā iedomājies, es aizēju pastu, un tur pilnīgs pārdas es aizēju pēc savu fantastiskā lošu šķēlē. Man tas sāk kaut ko stāstīt par kaut kādām krānas piegādēm, par kaut kādu pārtiks dienas, par kaut kādām atļaujām. Es vispār neko nesaprotu, vispār neesmu pasūtījis lošu šķēlē, bet lošu piedēju. Pagad, tu aizgāji viena, mums vispirms bija darbs, un tad mēs aizējām kopā, bet kā tad sanāk, mums nebūs Rosolam olas saspiedas sastāvēt? Nu jā, tur jau tā nemājas, es nesaprotu, ko darīt, es kā visu pasūtīju. Pagaid, bet tu man vakar rādīji salīdzināju, vai tu normāli izveic, tas bija tikai kā piemēram. Nu, tas bija piemēram, pasūtīju, kur lētāk. Pagaid, nu, tā kā es tev teicu, eBay. Tas bija Indie.com. Indie.com? Jā. Tev ir pasūtījumi, tas viss saraksts tikai kā apmaksu. Jā. Kaut kāds ir. Tas arī ne. Tas arī ne. Jā. Tev lieliem bogātiem burtiem šito izlasīji? Es īsti nelasu. Jā, man būs tāds lūgums, kāds varētu nākt priekšā, palīdzēt tiešām izlasīt regulārīgi redzam, ja kas iedošu uz lapas ir uzlasīt lieliem bogātiem burtiem. Kāds var? Nē, tiešām nopietni. Nē, tāpēc tiešām, bet tas nevar sotavērties. Nē, man tiešām, bet nav. Nē, nu, lūdzu, tāds. Nu, jā. Nopietni. Es vakar sāku mācīties, es varbūt ar vārdiem varētu palīdzēt. Skaties, nekur. Man šitas vispār nesaprotu, bet skaties, šeit ir kaut kādas kopi izstrādi. Tā kopi kaksta, un tur ir kaut kas par riņķu veidu, kaut kādiem caurumiem. Kaut kādi caurumi tur ir. Tad ir kaut kas par kaut kādu piegādi, komerciālu maksāšanu, kaut ko tādu. Šis ir ieteikvārds persona. Jums pašiem jāmaksā par piegādi. Un rekur šitais ir skaitļavārds, rekur skaties, bet tas ir nevis tā kā vienīgu skaitļavārds, rekur tas nozīmē 2000 gabali. Rekur skaitļavārds. Nu tā, sorry, vairāk es nesaprotu. Bet paldies mums ar tev pašu, bet noteikti. Visu tas bet vismaz ir daži vārdi, jā. Tu dzirdēji? Ko tu pasūtīji? Paties, tev pastā saka, kad vajag kaut kādu veterināru dienas, tad man potē par kastes ar caurumiem. Pagaidi, par piegādi maksā pats, un nevis 2000 modelis, bet 2000 gabalu. Un zini, pēc kāds izklausās tā, jā, tev būs tā, kā. Un tad tu saspiedi, un tad iznāk ārā. Jā, vēl nesaprati, tu pasūtīji 2000 vistas, kas spiedīt tev, ir tev otru spiedējis. Bet mums būs daudz zoli jaunāk, kad Rosolam. Jā, labi, bet tas neatrisina mūsu problēmu par šķelšanu. Nu, labi, pasūtīsim ļoti daudz zolas šķel. Jā. Es zinu, kur var laik dabūt. Es zinu, ka lietas un īviešu lapu. Es teicu. Indiešu lapu? Nē!
Ceru, ka visi ir cimdā. Jā, bet ja kāds vēl tā nejūtās, tad pavingrosim. Lūdzu, pieceļamies kājās, visi jā, droši kājās, pavingrosim. Tā! Es ceru, ka jūs labprāt braucat šajā laikā iepazināties ar kādiem cilvēkiem, bet tagad mēs varētu sasveicināties ar to, kas pa labi, pa kreisi, priekšā un aizpusē. Un novēlēt, lai viņam forša diena. Jā, tagad būs mūzika, brīdī, mums kāds apmēram 3 dziesmas. Apmēram, ja ir sanāks, būs 3. Tātad, pēc tam jūs apzināties, ka mūs uzrunās, jūs vēl sēdēs. Tā kā, ja šīs ir tas laiks, kad jūs varat celties kājās un justies brīvību, pēc tam jūs vēl sēdēsiet. Tā kā droši nekautējieties. Viņš tā kā. Jā. Tātad varbūt mazliet vēl par dziesmām. Es vakar teicu, ka dziesmas ar jēgu un dziesmas ar domu. Ir vēl viens dziesmu veids, ko mēs varbūt arī šodien mēģināsim. Tā kā ir dziesmas, kurās tiek izdziedāts lūkšanas. Un es varētu jūs aicināt, ja tā ir jūsu lūkšana, jūs droši varat iesaistīties, jūs droši varat dziedāt līdzi, un mēs to vispār darām tāpēc, lai jums būtu iespēja lūgt kopā ar mums, lai jūs varētu kopīgi dziedāt, kopīgi lūgt un tā tālāk. Ja jūs to negribat darīt, ok, es domāju, ka neviens tā īpaši neskatīsies, jūs arī kāds skatās, lai vairāk viņa problēma nekā tavējā. Tā kā droši neatkarīgi no tā, vai tu brīvi dziedāt, vai ne, jūties brīvi, centies nebūt tāds piespiests, Es vienmēr esmu uzskatījis, ka es nemāku dziedāt. Redz, man tomēr ir mikrofons, tā kā es domāju, šī vārda man ir grūti aizšaut, tā kā droši. Gribu sacensties? Tā man ir šovā, vai? Bet par to viņš mazliet grupās pastāstīs. Tā, mēs varam sākt. Yeah.
Ilstošais punkts. Vispār, kas ir tāda sajūta, ka tu paņem uzvāt cimdiem karstu pannu, bet tu jūti cauri cimdiem un tā sevi cimdi, bet nu jā. Bet sāksim mazliet nepatīkamām lietām par cigarešu vilināšanu skolas teritorijā. Jūs zināt, ka tas ir atļauts kā maksas pakalpojums, vai ne? 70 eiro. Jā. Droši, nācies droši. Atklāt, nevis samaksāt, jā, droši to darīt. Jā. Skolas teritorija nenozīmē tikai iekštelpās. Tas nozīmē arī ārā. Skolas teritorijā. To ir ļoti labi redzēt, kur skolas teritorija. Ja kāda pīķa ar smēķiem, skolas direktors esat kādu redzējis, nu, tad mums būs grandiozas vakariņas uz jauno gadu. Jā. Lūdzu. Jā, uz tender picēri visu nometnē gribīs. Vispār, bet tas nav smieklīgi, tas tā ir. 70 eiro un viss nekāds žēls. Tad turpināsim mums jau pa vakaru. Jā, tātad ir sadot jautājumi, paldies, šis tāds baigi interesanti jautājumi būs, un mēs jums uzdosim mūsu ekspertiem, kurus tūlīt aicināsim iekšā. Nebūs jautājumu uzdošanas skaļi šova laikā, bet tiks padotas lapiņas uz riņķi un varēs uzdot jautājumus. Jā, tad viņi nonāks pie mums. Jā. Es gribu mazliet katrs par sevi kaut ko pastāstīt. Jā. Es jau esmu vienu runāju. Mani sauc Priesteris Ilmārs, esmu no Ķeguma, paveicu Vērsburgas lauksaimniecības tehnikumu Latvijas lauksaimniecības universitāte, Rīgas garīgos semināros un Rīgas Katoļu universitāte. Es saskaitīju pusi no savas dzīves esmu studējis, neskaitot bērndārstu, līdz ar to, kas ir drusku par daudz un traki, bet neko nevar darīt. Un šobrīd esmu šeit, lai stāstītu par Jēzu, kurš mani satika, es viņu satiku arī brālības grupiņā Jelgavā, kur es ļoti papriecīgs, ka 1996. gadā varēju tur iet un vēl nekristīts būdams, pirmo reizi dzirdēt par Jēzu. Tāpēc šeit arī, lai teiktu paldies brālībā un arī, lai iespēju robežos arī kalpot, cik tas man ir iespējams. Par mani jūs esat dzirdējuši, es esmu Karls Markevičs. Es no Grūmijas Baltijas draudzes, kur kalpoju no 2002. gada. Bet vispār kalpošanas sāk jau 94. gadā, tā kā jūs varat rēķināt, cik ilgi jau tas ir, bet tas starp ir bijuši dažādas mācīšanās periodi arī. Un, jā, mēs kopā ar sievu kalpojam, un mēs skatāmies, un mēs lūdzam nākotnē, ka mēs varētu kalpot arī ar vienu lielu vajadzību, ko mēs redzam tautā, ja nepietiek ar to, ka mēs zinām par Jēzu un pazīstam rakstus, bet mums ir vēl vajadzīgs arī, ka mēs esam dziedināti, piedzīvām viņu spēku ikdienā, kā tas mums ietekmē, un tāpēc man ir prieks, ka mēs ar sievu skatāmies vienā virzienā, kas būtu vajadzīgs. Un tas īstenībā tā viss. Jā, un vēl tāda cīkuma man ir arī dažādi hobiji, man patīk metināt, locīt metālu, griest, stiept un visādi tādas lietas, jā. Tas būtu viss pateicām. Raimunds Meziņš. Tas ir brīnišķīgi. Man ir sieviņa, Anda, 80 gadus jaunā. 2 bērni, 9-gadīgs hokejas celveres un 1,5-gadīga meitiņa Odrija.
šeit misijas centrā kā direktors, kopš 2004. Gada esmu arī mācītājs, Niklāja baznīcā, un patīk hokejs. 25 gadus esmu spēlējis hokeju. Jā. Mēs šodien redzējām. Jā, paldies, un būs kāds lūgums arī atbildēt īsti, un vai neizpūs jautājumos, ko mēs uzdosim, ko ir uzdevuši pārējie izskienas laikā. Un pirmo jautājumu es gribētu iestāties starā visiem, un tiešām būtu atbildēt īsti. Kāds ir tavs mīļākais dinozaurs? Nav mīļa dinozaura. Ielietot to, ko tu pazīsti. Es viņu nepazīstu, tik labā varētu mīlēt. Es jūlijā biju Anglijā uz mēnesi, tur ciemot latviešus, un Anglijas dienvidu daļā ir kaut kāds izveidots tāds parks, kur tu vari slēgtā telpā redzēt, piedzīvot dažādas tropu, kaut kādas joslas vai kas, un tur bija arī vienā tropu tajā tur, angārā bija arī dinozaurs izveidots. Bet viņš bija tik dabiski, ka es tiešām totāli nobijos, līdz ar to es sapratu, ka tas bija mans dinozaurs, lai es vairāk negribētu ar viņu satikties. Paldies! Es meklēšu kaut kāds huligāns. Es meklēšu kaut kādu. Viņu atradīšu. Tu ķērsies, ko piesimies paši brīvīgi. Prezidents. Grupiņa, kur arī prezidents. Lūdzu, izslēdz gaismu. Mama? Ko tā nāc? Ko sauc?
Labi. Brīdīgi ir kaut kas, ko man vajag. Un tas būtu? Ņem un rīkojies. Un iestāžai. Nolaiž priekšā. Man vajag striķi un ziepes. Kam tev ziepes? Ar mums gan striķi. Kam striķi? Nu jā, mēs taču no Indijas vedīsim to kravu. Nu, tur daži nosacījumi pamaiņās, atkal past. Un mums vajag atvest, iejūt, var sakot, to kravas mašīnu un atvest to visu kravu šurp pašiem. Kur tu ziepes dabūsi vēl iejūt? Viņi arī tiem podas prasīs, vai ne? Jā. Vai būtu kāds pašs spīpri puisi, kur viņus gribētu palīdzēt atvest
to kravu. Tā kā mēs zirgus, es varu tā kā vilku tās, vienkārši te skriet un vilku, vismaz tā kā zirgus. Nē, nu, ja nebūs, nebija komentēs tagad, tu vienkārši pacelt rokas galvā, pienāciet, mēs sarunāsim visu, kā tur vajag. Bet, nu, jā. Nebūs nevienu forši, tad es vedīšu savam kūtēm. Nebūs sarunās, nebūs komentējās. No, pienācot pēc tam pie manis. Klausies, man liekas, mums tas problēmas, tam jārisina. Nē, bet pagaid, vienkārši tas darbības tā kā jādara. Labi, no Indijas mēs vedīsim mūsu pieteicis vēlāk. Vēlāk, jā. Jā, bet es ceru, ka viss būs kārtībā ar Olu tev, lai ko tu pasūtītu kaut. Jā. Būs? Būs. Būs? Būs. Viņš braucals vakarā. Būs? Būs. Godvārds. Būs viss citā. Labi, tātad labrīt visiem šī gada pēdējā foršajā dienā. Kā šogad ar gulētajām stundām? Ar stundām? Man liekas, ka minūtes, bet labi. Kā vakardienas mazo grupu šovs vispār? Jā, man arī patīk. Jā, un paņemtās mantas uz mazo grupu šovu, kas nebija jūsējās, nu, lūdzu atlikt atpakaļ vietā. Pieņemsim kā no Lietuvas pavarnīcas, kas bija ļoti populāras vakar. Jā. Jā, es esmu dzirdējis, ka pazudis telefons Nokia, kaut kāda Nokia. Ja kāds ir, es ļoti meklēju, es jau atklās tagad, ja pazudis kāds telefons Nokia, ja kāds atrod, tad lūdzu nesiet lejā uz biroju. Jā, un ja kādam vispār kāds kaut kas ir pazudis, tad sakiet mums, mēs noziņosim, mēģināsim to risināt. Vēl viena lieta ar durvīm. Taisiet viņus vaļā ar jūtām. Nevis ar kaislīgām jūtām, bet ar maigām jūtām, jo tie kliņķi nav tik stipri. Jā, nenoliet vienkārši. Savādāk jūs paņemsiet, un jums ir otrā pats arī jātiksiet. Jā. Labi, par spīti visam, tagad mēs celsimies kājās. Stāvīgrosi! Visiem, protams, patīk masāžas. Masāža, pagriežamies pa labi. Noteikti visi jau noteikti atcerās, ka mums rīts ir jāiesāk tā, lai viss būtu dzimdā. Un ja nav dzimdā, tad mēs vienkārši uzlaukam dzimdu un viss būs dzimdā. Un tagad varētu piedēt visu. Jā, mēs paņemām dzimdu. Mums ir roku, mēs velkam viņu vīzimā. Tagad iepriecina kaimiņu arī. Un tagad kaimiņu. Un iepriecinām kaimiņu. Vīzimā! Vīzimā! Tādā veidā. Un otram vienkārši vēl. Un tagad tā. Dzimdā! Vienkārši labām pusēm, lai jauniem ir dzimdi, viss ir jauki, un jūs smaidat, tas ir pats galvenais. Jā, un tālāk mēs varam, kamēr viss ir tā jautā, aktivitāte, un viss ir pamodušies, lūgums aizpildīt anketas, kuras jums iedod ielā! Jums ir ļoti atkārtāt prieks, ko izdarīt! Jē, mums ir prieks, ko darīt!
Vai tu iestos mūsu bezsīdāk? Pārbaudi arī šos raudu. Eku tev panākā. Opā, iek. Come on.
Ir pēdējā gada vakarā. Kā jau tas ierasts šādās reizēs, tie padomās, kā mēs pavadījām šo gadu. Jā, un šī vakara tādu noslēgumu daļu mēs sāksim ar mūziku, tāpēc aicinām Dēvidu Maiklu. Martin, who's going to the jacket? Please help me. It's in Latin, which means you can sing it. I'll just do the tune. La 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 la. But you can go. These are some swaps. Swaps? Swaps. See, but you can do it right. Okay, we go. These are
season now, which road I'm gonna take? With the same again, battle back and forth. Inside my heart, there is a circle war, and I find myself. Yes, I find myself caught in the middle. So I find myself. Yes, I find myself caught in the middle. You set the standards for the world sets the trend. It's hard to take a stand, it's easy to bend. What you have called wrong, the world knows us right. It's so easy to bend, it's so hard to fight. And I find myself, yes I find myself caught in the middle. Oh, I find myself, yes I find myself caught in the middle. Holy Spirit, come guide me. Let your word be around until my feet. When I find myself, when I find myself caught in the middle. Wake up in the morning, start of another day. What's to make decision now? Which road you're gonna take? What's in your head? Battle back and forth. Inside your heart, is there a tug of war? Do you find yourself? Do you find yourself caught in the middle? Do you find yourself? Do you find yourself caught in the middle?
Merry Christmas.
runājot, pirms mēs sākam nākamo priekšnesumu, vēlos pajautāt, varbūt kāds zina, kādā fakultātē mēs ar domu studējam? Jā, mēs studējam meža fakultātē. Un es studēju meža ekoloģiju, tā man ļoti tuvu sirdī. Un ir Brazīlija un Āfrikā nedaudz, ir un Latvijas kontinentos, ir sastopams tādi meži kā lietus meži. Un tāpēc aicinu priekšnesumu lietus meži. Lūdzu. Dāmas un kungi, mums ir tas gods prezentēt jums Latvijā radītu latvāni iegūts no Latvijā radītu latvāņu, bet aizgūts no Brazīliju lietas koku instrumentu. Mūsu kvintets nosaukums ir Latvāņu kvartets. Mēs esam kvartets. Un šis ir pirmais mūsu uznākšanas vispārējais, tā ka jūs esat vienkārši ekskluzīvi, jums ir iespēja. Vienīgais noteikums būtu klusumā. Jums nav mikrofona, kas pastiprina skaņu, diemžēl. Par laimi jūsu ausīm. Šī meditācija, tā kā jūs vienkārši apbrīvojaties šajā vakarā. Jūs drīkstat arī aizvērt acis. Jā, iedomāties. Drīkstat arī apvērt acis. Viss ir jūsu ziņā. Jā. Ok. Aiziet. Ir tāda lieta, kā ir grūti parādīt talantu. Mēs varētu neko šodien tagad nerādīt, bet pēc nometnes jūs redzētu mūsu talantu. Mēs gribam pamēģināt tā, ka vai ir kāds brīvprātīgs cilvēks, kurš nebaidās no spožas gaismas. Brīvprātīgs cilvēks ir kāds no ņemsim meiteni. Iedodiet puiši, bet vienai priekšot. Atradīsim kāds skaists pols un te ir smuks sniegvārds, viņš to smuki nostāsies. Un mēs radīsim rokām. To visādi viņš saliek efektus. Un mēs rādam komā.
Skatāmies, kur ir, kur var redzēt. Jā, no kā bildīgi viss, jā, ir labi. Mums jau galīgi apžilgus. Zilīgi. Māžamās, galvijā. Nu jā, tā arī notiek, kad reizi savācām fotogrāfijas un brauc plenēros un arī mācās fotografēt un arī paši dalās ar bildēm un kā sanāk un kā labāk fotografēt. Un arī mūsu talants visvairāk varēs redzēt arī pēc nometnes, kā mums gāja, jo būs daudz skaistu bildes. Paldies! Performances ir tā diezgan interesanta sajūta šeit stāvēt. Bet visi savēja un tad, mans uzdevums noteikti varētu būt mainīt nostaļu šajā naktī, pusdivos naktī. Tad es domāju, tā ir slava Dievam, ka es varu spēlēt violi un es ar to pateicos. Un jums vēl baudīt mūziku un smaidīt.
viss ir tā, bet tu gan izskaties tādā necimdā. Jā, vakar traki gāja. Kas gāja traki? Jaunais gads bija traki. Ko tu to roku tur turi priekšā notēri? Kas tev visu zobīs nāva? Kā lai teikt, bija baigās skrobi par tām izstrām, par pastu. Tikās aizmirstīt, vai iztrakoties un par sanāca. Ņem roku noši parādi man, es apsolu, nesmiešos. Jūs klusi, es nesmiešos. Es apsolu, es nesmiešos. Es apsolu. Tiešām? Jā, es apsolu, tiešām nesmiešos. Tiešām. Viss būs cimdā, es tev arī uzdošu cimdiņu tagad, lai iet cimdā. Viss cimdā! Ko tas tāds tāds smūgs šaulīt? Jā, man ir tāds šaulītojums. Kur tā dabūja? Kur es tādu dabūju? Saldu tagad iet tāds Guinness rekords pārstādīšana, mēģina stādīšana, jā, uzstādīšana, mēģina vienkārši pārspēt iepriekšējo rekordu vesels 3 centimetrus, pārspēt iepriekšējos rekords bija. Nu, tagad jau skaties, kāda man jau ir un vēl turpinās visas. Jā. Kāpēc piedod to šālu? Jā, bet nu es līdz nostrāvu vēl visu turpinās. Klausies, Kalvi, bet jau zonies ar viņu. Kaut ko gaida no mums, ka mēs beidzot savu to. Ko gaida? Tās visas neatnāca, un reāli tas spēlēs vispār es nezinu, kur viņš palika, jā. Bet, nu, tam to Indiju komu, tur. Kāpēc tur neiet, bet labi nekā to. Es domāju vienkārši, lai tās visas vispār paliek viņiem noderēs, jo reāli tā ir saimniecība un tas, un par to šķelēt, neuztraucies. Bet, zināms, stūks sanāks tā, ka tu pateici, ka ir jaunais un Dievs viņu pasūtījis, tad pēc tam ir tā, ka to iepriekšējo veco mēs uzreiz izsviet ārā, un tad tāds, bet vakar mums galva bija pīrostovs, vai ne? Jā. Nu, reiz. Tā kā es izdarīju tā, ka domāju, bet nekā nav spēlēt, bet mums vajag roso vai godu. Es paņēmu vecmāmiņas labās receptes un skatījos, kas tur ir. Un zini, es kā atradu, skaties, rekomaniet. Kas? Kāds? Pierodies, tev īstu tagad nevar parādīt, tāpēc, ka reāli visas mēs vakar rosolā salikām. Zini kā, tāpēc būs tā virtuāla. Man ir ola. Jā, un tad es atradu vecmāmiņu labu tehnoloģiju, olu šķēlēji 2. Vecās tā. Olšķēlēs, mēs paņemam olu, pagriežam tā, ka ir vietskals, uzsitam, tādu uzsitam arī pagriežam uz aizmuguri, pa visām maliņām uzsitam, un tad vienkārši var viegli nākt nolovīt. Lovais! Klausies, ka Indiju komu var pasūtīt vērtus lovīkums. Es teicu, Indiju komu aizmirsti. Labi. Un zini, es arī sapratu, viss vienkāršais ir ģeniāls. Tā kā viss ģeniālais ir vienkārši. Jā, bet to mums saskaidīt. Es domāju, ka tā kā vajadzētu bija līdz, tā kā ķerties to tomēr. Jā, man nevajag, vajadzētu pabeigt iesākt to. Tā kā, redzot, tev te ir kaut kas. Tas ir mans, jā. No īstā laikam, īstā manēja. Tā kā, tagad, tā ir tā, un 3, tad, jā.
Sveicināti jaunā gada pirmajā dienā! Labais, kā jūs jūtaties vispār? Jaunais gads ir sācies. Super! Super! Viens cilvēks ir super, jā? Viss tindā. Kā tālāk šos pašus vakar? Jā, super! Super man dziedāja vakar, jā. Paldies! Patīk. Iemūļinām, jā. Jā, bet man tāda, lai izsutinātu rociņu, zin kā viena rociņa, otra rociņa. Tad tāds jautājums, kurš gulēja 6 stundas? Jā. 5. Wow! Super! 4! Jau vairāk, jā. 3. Vēl vairāk redzu, kurš sola mazāk. 2? 2? Jā. 2 stundas gulēja, jā. Jā. 1. Jā, 1 stundu, kurš gulēja 1 stundu. Kuri bija tie, kuriem nonāca no rīta lejā pateikt labvakar? Skaidrs, kāpēc tu tāds. Labi, forši. Bet man liekas, ka viņi tāpat, tu redzēji statistiku vai ne? Man liekas, ka viņi mazliet aizgūst. Ceļamies kājās! Arī kamēr esmu Latvijas arī ļoti grūti kaut ko dziedāt līdzi, tāpēc mēs paturēsim laiku, jā. Ja mūzikā paturēsim laiku.